to piedāvāt. Jūs atbrauciet pie servisa, kā protams, cilvēks uz laiku skrien, nav laika, tad citreiz aizbrauc uz tehnisko apskatījumu. Reāli brīvi, bet katram veidojis savu koku. Pats esmu 10 gadus organizēju mehu dienas, un tas jāpasaka ir paldies mūsu fakultātes māmiņai, sirdī dvēselē Antonīnai Čukurai, kura ir iedevusi arī man to slimību vai teikt kā, labu lietu, kad patriotiskums, jā, un šos 10 gadus organizēt pasākumus, laiks saka, jā, mehiem ir mehu dienas, bet kas jums vēl ir, protams, mums ir savu vienotība, mēs esam ļoti vienoti un ļoti draudzīgi un mēģinām visiem izpalīdzēt. Un tad pagājuši gadu vasarā nāca apjausma, nezinu, augšu vai kur, jo ar sponsoriem runājot, kad, vislabāk ir tad, ja mehi paši vēl kaut ko papildus dara. Un tā radās ideja, kad ir jāuztaisa prakses vieta, un arī reizē tā būs darba vieta mehiem, kuri apkalpos Jelgavnieks. Jo šeit tad es dzirdēju dažādās diskusijās, kad arī pilsēta par to diskutē. Jā, Jelgavā ir universitāte, Jelgavā ir studenti, bet kāds labums no tiem studentiem ir Jelgavā? Un, protams, viņi šeit jūtās arī šodien, kad diemžēl lielākoties ir izlaidumi sākušies, kad viena daļa ir aizbraukuši joprojām, un Jelgava paliek tukšāk, jā. Bet tāpēc mums tas mērķis ir radījām šo servisu, lai radītu pievienoto vērtību Jelgavas iedzīvotājiem, jo bez šī paša servisa tāpatām ļoti daudz griežās pie mehiem un mēģina risināt dažādas problēmas. Mani pārņēma pašlaik tādas nostalģiskas izjūtas. Pirms daudziem gadiem šeit bija purvaina vieta. Nekā šeit nebija. Ar ražošanas apmācību saistījās pils sala, bet no turienes bija jāaiziet. Un tad šeit bija jāuzceļ šāds korpus. To visu uzcēla mehu studenti. Gan mūrēji, gan pamatus lika, jumtu klāja. Un to darbus vadīja katedras vadītājs Uldis Lieksnis. Notika tad pēc ēkas uzcelšanas ļoti aktīva darbība praktisko iemaņu apbūvē. Un tad, kad mainījās iekārta Latvijā, tad sākās, kā jau visur šeit, sabrukums, un brīžam likās, ka te ir vairs tikai tādi pilsdrupas mūri. Bet pamazām šī ēka atguvās, šeit ir vairākas laboratorijas izvietotas, un liels paldies studentu pašpārvaldes biedrībai un Jānim Kuķim, ka viņi lika veciem ūdeņiem tecēt, un es domāju, ka šeit varētu būt mehu servis. Bet tas ir tikai pats sākums. Grūtākais vēl priekšā. Jāiekaro ir tirgus, jāiekaro šis tirgus ar darbu kvalitāti. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mehi to spēj, jo tie ir taču gan rīzi jau inženieri, kas šeit strādās, un ja viņi nepratīs vienkāršākos darbus, nespējas nomest savu fraciņu un palīdzē mašīnas, tad kam tāds inženieris vajadzīgs. Šis tiešām ir ļoti jauks brīdis, tādēļ, kad šī iniciatīva pilnībā nāk no studentu vidus. Viņi paši izloloja šo ideju, atnāca arī ar mani aprunājās, kā būtu. Un atbalsts ir iegūts sākumā, gan telpām, gan arī no sponsoru vidus. Studentu pašpārvalde ir sev parādījis pirmajā posmā lieliski. Gribētos novēlēt viņiem, lai tikpat veiksmīgi arī turpinās. Dekāns jau ļoti pareizi pateica. Ir jāiekaro kvalitātes tirgus, tātad ir jāparāda sevi no labākās puses, kad ne tikai varbūt ar tādiem saukļiem darbojamies, bet arī lieliski ieprotam to lietu. Un otrs, kas man būtu kā universitātes vadītājiem ļoti svarīgi, lai arī tas cilvēku skaits, kas piedalītos šajā procesā, tas studentu skaits, vienmēr būtu pietiekoši daudz.
Šis piemērs, kā jau es teicu, ir studentu iniciatīvas lielisks piemērs. Es novēlu dalīties ar savu pieredzi arī ar citām fakultātēm, lai viņiem arī rodas šāds te lielisks idejas. Pa gabaliņam, ja? Ok? Jā. Nu, lai tad tie vārti Nu ko, ar skaļiem aplausiem Mehu servisa durvis ir vaļā. Nē, dūmi, nevis kārtībā, dūmi. Viss, tas tikai tāds efekts. Defekts. Nu ko, izveidināsim garāžu tūlīt.